Василий, имя, фамилия? Дмитрий. О, и вода. Утро. Ой, это потом пригодится тоже. 24 синий, да? Один. Там же может быть 10. Понимаешь? Я это понимаю. может быть количество рук разируется, и то есть, ты должен показать, что ты вот в этой зоне один из лучших и в той зоне один из лучших. Понятно. Labrīt, sacensību dalībnieki, tiesneši, atbalstītāji! Tas brīdis beidzot ir pienācis. Ilgi gaidījām, bet pirmā diena, pirmais Latvijas čempionāts foreja spinningošanā dīķos ir šodien klāt. Aplausi viens otram. Ir 45 sportisti reģistrējušies. Mums ir 10 sportisti no Приехали Krievijas. 10 гостей из России. Labrīt, dāmas un kungi, man prieks jūs redzēt šī jaukajā, vējainajā rītā Latvijas pirmajā čempionātā foreļu ķeršanā dīķos. Un gribētu ar šo arī visus apsveikt, jo mēs esam droši vien makšķerēšanas sportā viena no pirmajām valstīm, kas rīko čempionātu šādā makšķerēšanas sportā. Представляем судью главного соревнования Виталий. Он будет главным судьей, у него будет еще 7 помощников, линейных судей. Ir obligāti to, ko mēs ļoti rūpīgi sekosim jāņem ūdeni un arī jālaiž atpakaļ ūdeni. Protams, jābūt beidzot kā bargātiem. Galvenais cieniet sevi, cieniet savus pretiniekus un tad mums tiesešiem būs mātāk darba. Zelta foreles cena 50 eiro. Zivs ir iezīmēta. Tas, kurš noķers, tam būs 50 eiro. Jā, es nesaprotu, kā.
Mārtiņ, pastāsti, cik sen tu nodarbojas ar ārējā fishing? Ārējā fishing es nodarbojos, pilni būs 3 gadi, bet sāku bišķiņ pat ātrāk. Bet tā tīri nopietni tas ir 3 gadi, jā. Un kas visvairāk tev saista šajā copus veidā? Viss vairāk man saista dinamiskums. Vairāk man saista tas, kad ir dueļu formāts, kad vienmēr viss ātri notiek, mainās situācija, jāmaina mānekļi, jāmaina visādas taktikas, vadīšanas taktikas. Ļoti dinamisks, es teiktu, sporta veids. Zivs nav stulbs, zivs ir ļoti gudri. Viņi maina savu uzvedību vairākas reizes dienā, viņi var grupēties, viņi var izkrist pa krastiem. Tāpat tās ir jāmēģina piemeklēt pareizie mānekļi, pareizās kustības, pareizās krāsas. Teiksim, tas nav vienkārši, tas nav tā, ka zivs ir dīķī un viss vienkārši notiek. Ja. Vairāk piesaista tieši tas dueļu princips, tas sanāk tas adrenalīns, kas ir, tieši sanāk, tas man visvairāk liekas pats saistošākais šajā ārējā makšķerēšanas disciplīnā. Mānekļu tips, šūpiņi. Šodien piepildījās laikam ļoti labi viss. Kā reiz uz šūpiņiem atradām tēmu. Tā bija tālā distance, dīķa vidus. Pirmajā dienas pusē, principā, tas arī viss nostrādāja. Удалось попасть на чемпионат Латвии. Очень благодарна той стране, которая приняла и пригласила, потому что это опять новые люди, новые обстоятельства. Мы были в том году, в августе месяце, и была совершенно другая рыбалка, соответственно, было теплее, намного была другая рыба, и повадки ее, они меняются регулярно, была другая рыбалка совершенно. Вот. А сегодня, и вот эти 2 дня, это очень сильный ветер и очень переменчивая погода, и она дала свой результат, клев был, но хорошо, что можно было применять разные оснастки, и харбет, и резину, иначе было бы сложно уговорить эту капризную рыбешку. Visas zivis, izņemot vienu uz šūpiņiem, uz gumiju vienu zivi dabūju, uz wobleru viens hots bija. Pārējais visu šūpiņiem. Un, principā, gumiju mēģināju, bet tas lielais vējš un aprāvos iepūtā tajās жогā. Да. Первая часть соревнований у меня прошла на ура. То есть у меня было 2 победы, ничья. И эмоции, адреналин захлестывали. Вторая часть, к сожалению, ни опыта, ни знаний не хватило, чтобы поддерживать такой же темп ловли. Но все понравилось. Были поимки просто на падении, даже без проводки, то есть настолько попасть в приманку достаточно сложно бывает, согласитесь. Вот. С резиной, с силиконом, со съедобным у меня не задалось. Foreļu ķeršana rītos nebūtu nav vienkārši. Teikt, šaubās vai piedalīties, noteikti iesaku pamēģināt. Kādam varbūt patiks, kādam nē. Bet šāds sacensības, šāds formāts ir ļoti interesants un aizraujošs. Un ir diezgan daudz jādomā, kā to foreļu pierunāt, kā viņi notiek. Ļoti svarīgi visās sacensībās ir atbalstītāji un arī balvas. Tāpēc liels paldies! Par abām 2 dienām kopā noķerts 690 zivis. За оба дня поймано 690 форелей. Pirmajā dienā noķerts 409. Первый день было 409. Otrajā 281. И второй 281. Специальный приз от Эхолот СЛВ и магазина Пиро Топы Айгарсу как самому крепкому орешку. Dzīvā cīņā par 6. vietu mums ir 6. vietas ieguvējs. Vienreiz peldējās šodien. Dāvana kārta 20 eiro vērtībā. Neste, lai var rakt krastu un Elbaits. Elbaits. Un На продажу. diploms
Peldēšanas diplomu nesagatavot. Novērtējumā pa 2 dienām mūsu organizētājs Kristiāns Godiņš. Vēl jau dāvana jau ir, kur raklo no Nestes. Dāvanu kartu no veikala Pirocope. Un gumijas no Elbejas. Turpinam. 4. vieta. Cilvēks gumija. Cilvēks liela gumija. Uģis Circenis. Tās vietas klāt. 3. vieta. Atbalstītāji. Mums ir daudz vairāk nekā iepriekšējā vietā. 3. vietu ar lieliskām prasmēm vadīt gumiju mūsu ciemiņš Dmitrijs Muhins. Otrā vieta, par kuru ir milzīgs prieks gan man, gan Antolijam. Cilvēks, kurš 1. gadu pievēršās foreļu ķeršanai dīķos un parādīs lielisku rezultātu. Vadims Pupkevičs. Tādu citu visvairāk noķertas zivis par abām 2 dienām kopā. 32. Un Grand Prix. 1. vieta. Mūsu ciemiņam. Так, par 1. vietu. Spinnings no Ebout, pasniedz Ebout LV. Mums rokas nestālāk. Eholots LV. Lucky John. Bishop. Dāvana kartes. GGLV 50 eiro vērtībā Krievijā noderēs. Un dāvana kartes 100 eiro vērtībā no Copes lietas pie Uģā. Uģis. Desmit Elbaits. Открывай мешочек. Буквально 2-3 недели назад узнали, что будет такой турнир. С удовольствием приехали, потому что все новое всегда интересно. Пруд очень понравился, то есть прозрачная вода у нас в России весной это огромная редкость. Рыба клевала с 1 до последнего тура, что тоже редкость. Навеска хорошая, спортивная. То есть, в общем, все понравилось. Организации, призы, очень много спонсоров. Это тоже радует, что арийная ловля имеет интерес
и среди спортсменов, и среди спонсоров. Касаемо снастей и приманок, которые я использовал, первые туры, что вчера, что сегодня, это были плесны, причем вчера с блеснами как-то не пошло, а сегодня одна из фишек было очень тяжелые блески, там 4-5 граммов, потому что рыба, как мне показалось, стояла четко посередине.